Divi sportisti, cage boxing svara kategorijā līdz 75 kilogramiem, 3 raundi pa 2 minūtēm. Vispirms sarkanajā stūrī no Jūrmalas, pārstāvot MMA Jūrmala, 20 gadus jauns, svarot 70 kilogramus, Valentīns Maļīgs! Un šī cīņa atkal ir stilu cīņa, jeb bokseris pret MMA cīkstonis, un noteikumi ir cage boxing. Palielam, tā kā tas ir boks, respektīvi var tikai startēt ar sista rokām, bet pašā laikā platforma ir no MMA, tas ir cīņbūrs, un cimdi rokās arī ir MMA cimdi. Tā kā šī sajūta un šī platforma ir labi zināma jūrmalniekam, MMA Jūrmala klubu pārstāvim, 20 gadus veciem Valentīnam Maļikam. Šajā organizācijā šim sportistam šī ir debija. Puisis ir ļoti aktīvs arī sociālos tīklos. Viņam, kā vienmēr, blakus ir viņa treneris Edgars Lipskijs. Tur arī Dans Bukovskis, kuram starp citu arī šodien paredzēta cīņa. Dans Bukovskis arī ir ļoti daudzpusīgs sportists. Labi atzīmējies ir profesionālā MMA, arī uzvaras ir starptautiskajā līmenī ārpus Latvijas valsts robežām. Bet te pašā laikā diezgan augstu kvalitāti viņš rāda arī dažādās boksa disciplīnās. Un viņa pretinieks zilajā stūrī no Ogres, pārstāvot Kartonka boxing, 19 gadi, 70 kilogrami, Edgars Čikčirik Bērziņš! Edgars Bērziņš, jā, viņa bilance šajā organizācijā ir krietni lielāka, respektīvi viņš jau ir aizvadījis vairākas cīņas. Un no 3 dueļiem, 2 viņš ir mājās devies ar panākumiem, vienreiz ir atzinis pretinieka pārākumu. Edgars Bērziņš, 19 gadus vecs. Jā, interesants iznāciens. Šis sportists jau šeit jūtās kā mājās, kā es pro organizācijā. Varētu teikt, ir veterāns, un šī organizācija ir organizējis 5 pasākumus. Šis ir 6. un 4. Tātad viņš tikai 2 pasākumos nav startējis. No 6, 4 viņš ir startējis, un tas ir startējis, vēl nav nostartējis. Kā iekāps cīņu būrī, var teikt, ka jau pieskaitīt, ka starts ir aizvadīts. Un arī pirms cīņas no abiem viena pret otru ir respekts un cieņa, paspied rokas. Un tagad Jānis Reimans atgriezies ir ringā, kā ringa tiesnesis. Un Jānis nevalgumīgi garumā, viņš saka, ka puiši aiziet, nākam centrā. Protams, cīņa nevar sākties, kamēr ir 3. vai 4. persona ringā. Tā ir Rīga meitene šobrīd, vai ar tiem fotogrāfi. Būra durvis, kā ir aizvarās, tā tikai var uzsākt cīņu. Valentīns Maļiks, malnie šorti, Edgars Bērziņš, attiecīgi baltie. Kā jau minēju, MMA pret boksu. Maļiks pārstāv MMA sportu, Bērziņš boksu. Bet, kā jau es minēju, te ir tāds ļoti interesants situācija. Pat vairāk šajā cīņā ir MMA nekā boks. Boks tikai tas tie noteikumi, var viss tikai rokām. Bet viss pārējais platforma, cīņa būrs, nonāk no MMA. MMA cīmniši ir 4 uncija atvērtie pirksti. Arī tas tīrākais MMA produkts. Maļiks mēģina turēt distanci. Maļiks izlaiž sitienu un Maļikam atskaita knockdown. Maļiks malacis,
nesteidzās piecelties ātri kājās, jo izlaist sitiens ir, tas ir jāpieņem. Knockdowns ir atskaitīts, bet cīņa ar to nav zaudēta vēl. Šobrīd viņam ir vajadzīgs laiks, lai atkoptos, un tāpēc strauji nedrīkst pēc izlaistiem sitieniem celties kājās. Un Maļika to ir treneru korpus iemācījis. Nekļūdās tās, kurš neko nedara, un Maļiks visu šobrīd dara pareizi. Tagad Maļikam nevajadzētu līst uz priekšu, viņam tad šobrīd vajadzētu nedaudz pavilkt laiku, jo pēcšies uz priekšu, un tā ir notiek, un otrais knockdowns ir šī raunda ietvaros, tiek atskaitīts Valentīna Maļikam. Vai Maļiks, man patīk viņa attieksme, viņš nepar, tagad viss cīņa ir beigusies. Jau gribētu teikt, pārāk ātri Edgars Bērziņš sāk svinēt savu panākumu, respektīvi, nevajadzētu viņam atstāt neitrālu stūri, kamēr pretiniekam atskaita knockdown ringa tiesnes, jo tiesnes to varēja uzskatīt arī par noteikumu pārkāpumu. Jebkurā gadījumā visu cieņu Valentīna Maļika priekšā. Viņš pieņēma šo izaicinājumu, iekāp ringā. Šoreiz labāks Edgars Bērziņš, kurš zem šīs organizācijas karoga izcīna trešo uzvaru 4 aizvadītajos mačos. Un iespējams šī ir viņa karjeras pati spilgtākā uzvara. Čikčirik. Pirmajā raundā uzvaru izcīna Edgars Čikčirik Bērziņš! Čikčirik, my brother! Padomāsim, jā. O, es jau redzu, ka te pries nākamās cīņas. Viņiem jau ir bazars. Ok, dodam laiku cīnītājiem. Ja tu vēlies ir tas, ko es dzirdu, vai mēs esam gatavi redzēt vēl kādu cīņu? Čikčirik, pasaki man lūdzu, kas tie bija par dievīgiem diviem apgulšanās etapiem. Treniņos, kā jau es teicu, es strādāju uz to, lai viņi izslēgtu pirmajā raundā, un tas arī sanāca. Nestrādāju pārāk daudz, strādāju tīri precīzi, un tā arī sanāca. Es teicu, viņš kritīs pirmajā raundā, vēlākais otrajā, bet es negaidīju, ka tikāt. Es gribēju viņu visu paspīdzināt, bet labi. Godīgi sakot, es nedaudz neticēju, ka tiešām notīs tas pirmajā vai otrajā raundā, bet tagad es zinu, ka Edžonam ir jātaisa aplausi! Jo, redz. Saki, kā ir? Šķot, ka paldies. To, ka atļāvāt šeit nostartēt. Bišķi nesagāja, bet pohuj. Sājies, bļa, Džeki, uztaisam troksni, bļa. Aplausi! Jā, paldies. Uztaisam troksni mūsu cīnītājiem! Ļoti labs sniegums, abi divi malači!